Kāda starpība starp soniskajām un rotējošām zobu birstēm? Un te ir tāds vairākas lietas, kas jāprot, piemēram, šīs soniskās, viņas arī mēdz dēvēt pultruskaņu zobu birstēm, un savukārt tās, kas ir rotējošās, viņas īstenībā nemaz negriežās uz riņķi, viņas pareizi sauc par oscilējušām, viņam tās galviņas tikai kustās no vienas puses un šādā te veidā. Viņi neveic pilnu riņķi, viņi kustās šādā veidā. Un abas divas ir ļoti efektīvas. Piemēram, ja mēs salīdzinām labākos brendus, kas ir Oral-B vai no soniskajām zobirstēm, kas ir Philips, Sonicare vai arī Oakley, viņas visas trīs teicami notīra zobus. Pirmā lieta, kas mainās, protams, ir cena, jo zināmāks un tā kā populārāks ražotājs, jo lielāka ir šī cena. Pēc tam mēs skatāmies, kāda ir garantija, apskatāmies, cik maksā maiņas galviņas, pēc tam jau tās ir rekomendācija ir ik pēc 3 mēnešiem mainīt, protams, atkarīgs no katra paša, bet vajadzētu mainīt tik pēc 3 mēnešiem. Un pēdējā lieta ir dizains, protams, kas kuram labāk patīk. Bet tas, kas man tāds visvairāk krīt ausī, ir, es vēlos, lai elektriskā zobirste ir klusa. Ja man nepatīk, kad agri no rīta vai vakarā tīra zobus, un tad visa vans istaba dūts, ka es nezinu, tur ar urbi ņemtos. Un no manas pieredzes Oral-B ir visskaļākās, pēc tam jau diezgan klusākas ir Philips Sonicare, un pašas klusākās ir Oakley elektriskās zobirsts.